īpaši pieklauvēt un tad gaidīt. Un varbūt viņš nepateiks. Varbūt viņš pateiks, klusēs, un tur neviens neteiks, neienāciet, vai vēl kā savādāk. Jā, vakar, un mēs esam skaistā pirmdienas vakarā, kad ārā ziedievas ir pietiekami vēss, lai varētu sēdēt vakarā mājās. Un kamēr mēs vēl pagaidīsim kādas pieklājīgi pāris minūtītes, kamēr pievienojas tie, kas vēlējās pievienoties, tikmēr būtu forši, ja jūs sagatavotu varbūt divas A4 formāta lapas, tādu smalkāku marķierīti. Mēs zīmēsim tādu smalkāku marķierīti, jo var gadīties, ka daudzas līnijas gribās savilkt. Taču tie, kas varbūt lēnāk, kam ir tāds lēnāks temperaments, precīzāks temperaments, tad var, protams, arī izmantot tādu lielāku marķieri, lai vieglāk un tā pamatīgāk. Ja? Jā, varbūt absolūti piecos vārdos par sevi. Mani sauc Kristīna Sīle, un es ar neirografikai šogad paliek 11 gadi, un es ar neirografiku esmu kopā no 17. gada. Tā tad diezgan daudz, un es varu teikt, ka neirografika patiešām strādā, un ar šīs metodas palīdzību var diezgan daudz kvalitatīvāk un vērtīgāk pārvērst to savu iešanu uz mērķiem un sevis izprašanu. Man parasti patīk teikt, ka neirografika ir tāds unikāls instruments, ar kuru palīdzību mēs varam bez citu speciālistu palīdzības paši sevī atrast atbildes un apstiprinājumus. Līdz ar to man liekas, ka šis ir viens tāds fantastisks instruments, ko Pāvils Piskarjovs šos 11 gadus atpakaļ ir radījis un salicis pa plauktiņiem, jo zīmēšana jau pati pa sevi vai darbība uz lapas jau ir mūžsena, ja? Bet tieši tā skaisti salikts pēc bāzes algoritma ir Pāvilam, man liekas, izdevies vienkārši fantastiski. Tad es jūs visus sveicu neirografikas dzimšanas dienā, un es domāju, ka mēs varēsim arī sākt, lai nevilktu garumā, jo jebkurā gadījumā jau arī tomēr vēl pievienojās, jā, būs arī ieraksts un visādi savādāk. Pirmām kārtām jau es aicinātu jūs atrast savu unikālo tēmu. Savu unikālo tēmu, jeb kabineta, durvju, vārtu vai kādu citu īpašas telpas atvēršanas tēmu. Tātad tēmu, kam jūs tad veltīsiet šī vakara mūsu kopējo ceļojumu, viens otru iedrošinot atvērt šīs te durvis. Un to tēmu izvēlaties tādu, kuru varbūt tik tiešām jūs jau kādu laiku esat lolojuši sevi uzsākt kādu projektu, es nezinu, beidzot sākt vingrot vai kaut ko pavisam vienkāršu, bet varbūt arī kaut ko tādu vairāk nopietnāku. Tātad izvēlieties savu unikālo tēmu šim vakaram, ko jūs zīmēsiet. Un tad jau arī es pārgriezīšos ar kameru uz lapu, lai arī es pievienotos. Es gribētu nedaudz par šo savu tēmu padomāt. Tā, lēšu cerams, ka aiziet viss. Jā, tad iesākumā es turēšu tā. Un tā tad
Mūsu tēma. Katram ir sava tēma. Uh, ko man nospiest? Pin, man ir lielais ekrāns. Pins ir kas? Viņa ir savu ekrānu piepinot, lai viņš ir galvenais un nemainās. Tu tādu nelieto, ok. Jā, nu, kad spīkers runā, jā, tas. Nē, viņš ir uz lodziņa, viņš tā arī ir pin pie Ah, savu, uz savu piepinot. es to vēl neesmu. Viņš ir kā piesprausts un Jā, nemainās. jā. Citreiz ierakstā man ir bijis, ka paliek maza bildīte un cilvēki ierakstā neredz. Man ir tā, ka es lieku jā, to, kad ir Tā varbūt citi tas, kurš metodi. runātājs, un tad viņš arī rāda. Jā, ok. Jā, paldies tev. Jā, man būs šādi. Labi. Tā tad vēl kas pievienojās, tad vēl joprojām par tēmu. Un mana tēma būs visi vasaras pasākumi. Vasaras pasākumi. Festivāli, laikarats un dažādi citi notikumi, kas man ir tuvi un mīļi, un ļoti, ļoti daudz dažādas. Izcili, redz, mums pat tēmas līdzīgas daudziem forši. Un tagad, kā jau neirografikā mums ir pieņemts, mēs parakstīsim, nevis parakstīsim, bet rakstīsim 2 minūtītes atslēgas vārdus, lai mēs tā kā varētu nofiksēties šeit un tagad un savienoties ar savu tēmu vai aktivizēt tos neironu savienojumus, kas, nu, būs tie ejošākie, ja, šajā tēmā. Un tad, nu, aiziet, mēs rakstīsim atslēgas vārdus. Jā, Dāce, noslēgsim mikrofonu. Tā. Jā, absolūti tehniskā lietiņas. Jā, tā tad, ja jūs neko nejautājat, tad lūdzu, lai mikrofons ir izslēgts. Ja jūs vēlaties kaut ko jautāt, pajautājiet, vai arī ierakstiet čatā par tā. Jā, bet, nu, tam gan aiziet 2 minūtes atslēgas vārdi, kas jums nāk prātā ar jums, jūsu svarīgo tēmu. Un stop. Aha. Tad jūs varētu saskaitīsim, cik jums sanāca vārdi kopā, un varbūt ierakstiet čatā, lai
Suns izdomā atņemt man zīmēšanas bloku, cik skaisti tāds. Jā, tā tad saskaitīsim vārdus. Ja? Man ir 27, 17, 21, 29, 26, 20, 24, 42. Rītā! Es saprotu, ka tu esi daļrunīgs cilvēks, bet šeit ir daudz. 35. 42, Agnes arī. Es jau 4 reizes par šo divu. Nu tā jau tev jau ietrenēta roka. 32. Izcili. Es skatos, kad visiem ir pārsvarā lielie cipari, tā tad mazāk par 7 nevienam nav. Un tas ir labi, jo man parasti patīk teikt, Lolitai 36, es parasti esmu lēna, bet tēma sasāpējas izcili. Tātad, ja tēma ir pareizā, tad mēs vienmēr varēsim vairāk par 7 vārdiem no sevis izspiest. Ja tēma ir tāda, nu tā, šitā tā, tad parasti mums nepienāk nekādas tās domas. Jauki. Un tad, nu, mēs ņemsim A4 formātu lapu. Lai mēs varētu sākt zīmēt, un zīmēsim mēs vertikāli. Tā tad lapa mums būs nevis horizontāli šādi, bet vertikāli uz augšu. Ieteiktu A4 formātu. Un lai tā dinamika, ja, man patīk visus darīt dinamiski, lai tā galva brīnās, kas tur notiek. Un tāpēc A4 formāts būtu tāds mierīgai zīmēšanai tāds vislabākais. Un mēs pa vidu, šeit lapai pa vidu, ar tādu smalku marķieri uzzīmēsim kvadrātu, kas būtu, nu, nevilksim ar lineālu, ne ar ko, vienkārši apmēram, kad viņš būtu tāds tā kā A5 formāta lapas lielums, ja? Nu, tādā, nu, apmēram, ja? Tur nav būtiski, ir svarīgi, svarīgi, ka tas ir paliels, ja? Ko es gribēju teikt, ka tas nav tā, ka tur pa vidu maziņš stūrītis, bet tādu diezgan, lai paliek uz āru malas un arī tomēr pa vidu. Šīs te durvis. Tās durvis, pie kurām mēs šobrīd visi, katrs savā tēmā stāvam. Kvadrāts. Un kāpēc kvadrāts? Kvadrāts tas ir ierobežojums. Un arī senajās tradīcijās, maģijā, sadzīves maģijā un kvadrātu vai taisnstūri, es atvainojos, taisnstūri, bet ar 4 malām, ja? jā, taisnstūri. Durvis. Uzzīmēsim centrā durvis. Tātad taisnstūri ar 4 malām. Kvadrāts vai kvadrāta veida forma. Tas ir pirmām kārtām galdiņam 4 stūri, visi 4 vajadzīgi. Ja, un svarīgi tas, ka mums ir šī te pamats, bet no otras puses tā ir robeža. Mēs novelkam robežas starp sevi un ārējo pasauli. Un bieži vien ar durvīm, es sāku par to maģiju, kad tajā mirklī, kad es aizveru aiz sevis durvis, es varu ļoti skaisti atbrīvoties no pagātnes. Es aiz sevis aizcērtu durvis un nocērtu visu to pasauli, kas ir bijusi tajā durvīs. Es varu atvērt durvis un nezināt, kas aiz šīm durvīm slēpjas. Tātad šī ir tāda tā kā pārējas forma. Un šajā gadījumā mēs tātad uzvelkam šo te taisnstūri durvis un neirograficēsim. Neirograficēsim, tas ir šo te līniju kvadrāta, durvju, nosauksim viņus par durvīm, durvju līniju neirograficēt. Neirograficēt tas būtu tā, ka mēs ar neirografisku līniju padaram šīs te durvis tādas plazmainas. Plazmainas tādējādi, kad viņas pulsē, viņas ir dzīvas.
Jo tad, kad mums ir ar lineālu novilkts kaut kas, ja, kaut kādas robežas, viņas ir nedzīvas. Tur ir nedod Dievs, būs 17,5 centimetri vai 18,2. Ja. Bet šeit mēs nevaram, jo viņas pulsē, viņas ir dzīves, tikpat dzīves kā koku gali, kā mākoņu maliņas, kā zāle, kas šobrīd plaukst, lien ārā asniņi. Nu, lūk, un mēs viņus atdzīvinam. Šeit pa vidu ir tā telpa, kura, kā saucās jūsu tēma. Manā gadījumā šī tēma es pat ierakstīšu, ziniet, kā durvīm parasti ir numurs, un šeit man būs vasaras notikumi. Vasaras pasākumi, vasaras pasākumi. Durvju nosaukums, ja, ir vasaras pasākumi. Un to telpu, kas mums ir ārpus šīm durvīm, es it kā ar tādu neredzamu smalku līniju sadalu 4 daļās. Tātad it kā šādi uz pusēm un šādi uz pusēm. Ja? Šeit man augšā ir šo daļu, tad kvadrāts, ja? Kvadrāts kvadrātā. Mm? Visu redzēt. Jā, mums sanāks tā, it kā mums šeit būtu ārpus sienas, mums te ir šeit brīvas vietas. Un, ja mēs metamodernu kvadrātu atceramies vai neatceramies, nav tik būtiski, mums ir šī te telpa, un no kurienes rodās pārsvarā visa šī te bailes vai vēl kādas savādākas lietas, kas mūs traucē. Un šeit ir gaisa stihija. Gaisa stihija, tā ir saistīta viss, kas mums ir saistīts ar informāciju. Un mēs šeit vilksim daudz līnijas, un pie tām līnijām domājot, piedomājam, tātad, kas mums šeit varētu būt traucējoši. Mēs velkam vienkārši līnijas, un pēc iespējas tā, kad emocionālāk, ja? Tātad mēs vienkārši šubur neirografiskās līnijas, un šīs līnijas ir nezināšana, nemācēšana, kad mums trūkst informācijas, kādam varbūt trūkst valodas vai vēl kā savādāk. Mēs aktivizējam vienkārši enerģiju, kas ir destruktīvā enerģija, ja, šajā gadījumā, kā mākoņos, kā informācijas. Un tajā mirklī, kad tas ir, mēs esam aktīvi tā darbojušies, tad mēs varētu kādu mazu stūrīti pāpaļot. Pāpaļosim šeit kādu stūri un padomāsim, kas tad mums ir. Vai tā ir nezināšana, kas mums traucē, vai mums trūkst informācijas, vai mums trūkst, es nezinu, valodas, vai mēs nemākam pareizi izteikties. Ja tas ir saistīts ar komunikāciju, ar miedarbību ar citiem cilvēkiem, vienkārši nedaudz pāpaļosim un padomāsim par sevi, par to, kas mums varētu traucēt no vēja stihijas. Vēja stihija ir zināšanas. Vēja stihija ir varbūt pareizos cilvēkus mēs nepazīstam. Es tur visu laiku gribētu tur un tur nokļūt, bet man vajadzētu zināt, kā tur ir. Pieņemsim, aizbraukt uz ārzemēm vai vēl kā savādāk. Un mēģināsim veidot tādu kā apaļojam šo te traucēkli, ja? Tātad var gadīties, kad jums šeit apaļojot šobrīd rodās kāda ideja. Jā, tas ir šis. Man, piemēram, man lielā problēma ir tā, ka es nevaru izkļūt no savu burbuļu. Un es atrodu figūru, kuru es kā nodoma atklāšanā, ja? Tātad tie, kas neirografiku labāk pazīst, nodoma atklāšana, tātad es atrodu figūru un es saprotu, ka man ir problēmas iziet ārā no savu burbuļu. Un nekādīgi man tas man izdodas, bet man varētu izdoties labāk. Un es izveidoju figūru, kur, jā, ar gaisa stihiju, tā tad man gribētos šādi.
Tāpat man gribētos, piemēram, laika rata pieturā satikt jaunus, gan jau mīļos, labos, foršos ļaudis, bet arī jaunus cilvēkus, jaunām, nu, kas vēl nav bijuši, lai arī apmeklētājiem ir interesanti, un tad es atrodu vēl vienu figūru. Un to, kas notiek iekšējā daļā, šīs figūras iekšējā daļā, es atkal visu nopaļoju. Jā, tā tad, jā, jaunus cilvēkus, satikt jaunus cilvēkus, jaunas metodes, jaunus pēdējās tendences, jā, tur ir tāds smieklīgs teiciens kā pēdējās ezotēriskās tendences, jā, vai kā ir modas tendences, tā ir arī ezotēriskās tendences vai garīgās tendences, jā, kādas. Varbūt jums ir kāds strīds ar kādu, varbūt, nu, skatoties, kāda jums ir tēma, vai ne? Tad, jā, man ir svarīgi, lai man ir viegli komunicēt, vieglums, un vieglums sarunās man ir viens no tiem, kas arī man ir ļoti, ļoti svarīgs, un pa daudz viņš it kā nebūs. Un es atkal atrodu vēl kādu figūru, apli, nu, ovālas formas vai aplis. Es ieteiktu neizmantot agresīvās figūras, it sevišķi, ja jūs tā mazāk pazīstat neirografiku. Un man šeit veidojās absolūti tāda viena kaut kāda figūriņa, kuru es pat nezinu, ko viņa man nozīmē, bet man viņa šeit izveidojās. Un es apvelku, es nezinu, ko viņa man nozīmē. Un neziņa. Tātad es pati par sevi padomāju, nezinu, ko tas nozīmē, un es tā arī saprotu, neziņa. Tā ir mana neziņa, un es pat ierakstīšu, jo šī te neziņa, jā, tā ir viena no tādām. Es it kā viegli eju uz komunikāciju, bet citreiz man ir. Jā, tad šī un vēl viena figūra. Jā, nu vairāk man arī īsti te viņa nekur neprasās. Var gadīties, ka jūs vienkārši apaļojat un jums neveidojās šīs te figūras, tad varbūt jūsu tēmā ar gaisa stihiju vai ar to daļu, kas ir izdomāt jaunas idejas. Ja? Šeit ir arī idejas. Vienkārši man nav ideju, kā kaut ko realizēt. Un es pat runāju par šīm idejām, un tik tiešām, jā, man arī šī ideja tā kā pietrūkstās tieši jaunas idejas. Vecās un senās tradīcijas, tas ir viss forši, un es zinu, ka viņas strādā, zinu, ka viņas viss notiek, bet man gribētos jaunas idejas un šis te ideja trūkums. Jaunradīšanas spējas. Tātad šeit ir gan izdomāt, gan pateikt, gan sadzirdēt. Varbūt jums ir nepieciešams sadzirdēt kādu, es nezinu, ieklausīties, mācēt ieklausīties, vai vēl kā savādāk. Tātad šī daļa mēs izveidojam, mēs tātad klauvējamies pie šīm te skaistajām durvīm un pārdomājam, kādi mums ir trūkumi. Trūkumi, kurus mēs gribētu atrisināt, lai mēs pārliecinoši un skaisti varētu iet iekšā, manā gadījumā šajās te durvīs, kas saucās vasaras pasākumi, lai es tur ieeju, pirmām kārtām iepazīstot absolūti jaunus, vēl klāt jaunus citus cilvēkus. Man ir tik ļoti interesanti, man vispār ļoti patīk cilvēki un vērot, cik viņi ir, cik mēs visi esam interesanti, viens par otru interesantāki. Un jā, lūk. Un bieži vien mūsu lielākā problēma arī ir
piemēram, kāpēc ir grūti gaisa stihijas cilvēki vispār? Viņš atnāk, pajautā un miers. Bet ūdens stihijas cilvēki, piemēram, ja viņi tur sevi, es viņam pajautāšu tā, varbūt viņam, vai, nē, man labāk es pati tur izdomāšu to zemes cilvēku, kā saka, ja. Un viņi maļās, un mēs tērējam tik ļoti daudz enerģijas, ka mēs varētu vienkārši aiziet, pajautāt, noskaidrot, pieklauvēt un iet tālāk. Bet mēs bieži vien zaudējam šeit šo te enerģiju. Mhm. Vai jums izdodas, vai jums izdodas un esat tikuši galā ar šīm te gaisa problēmām? Kādu īkšķīti, varbūt nu, kaut vienu īkšķīti. Rīta, paldies! Jā, varbūt pagaidīšu vēl kādu vai nīkšķīti, vai krustiņu, vai kādu rociņu pamājiet ar emocītiem. Lai vismaz kādi trīs ir, tad es, ja ir kāds jautājums, protams, jautāju. Dācei arī plusiņš. Gaidīšu kādus 3, 4 plusiņus, jā, un iesim tālāk. Jo šī tāda vīrišķā puse mums ir, ja? Tātad komunikācija. Un otra ķēza, ar kuru mēs parasti netiekam galā, darbība, rīcība, enerģija. Tātad, lai es vispār kaut ko varētu dzīvē izdarīt, man ir vajadzīga enerģija, un tā ir uguns. Tā ir enerģija, tā ir drosme, tas ir gribas spēks, un es atkal velku haotiski, velku šīs neirografiskās līnijas vai veidoju neironu savienojumu, to mezglojumu, tos ceļus, un tā, kad man tā roka pēc iespējas aktīvāk, jā, lai viņa kustina, man pilnīgi sāka degt vaigi. Tātad enerģija, tas ir viss, kas ir saistīts ar mūsu enerģiju, tātad slinkums tā skaitā. Tā izskaitā slinkums, te ir gļēvums, te ir viss, kas ir saistīts ar, un mēs atkal darām tieši to pašu. Mēs nedaudz sākam apaļot un aizdomāties, kā tad man iet ar to uguni. Tā ir drosme, tā ir pārliecība pašai par sevi, tā ir vispār rīkošanās, jo bieži vien ir rīcība. Jā, man ir tā, ka man ir reāls slinkums šobrīd. Es esmu pieķērusi un jau vairākas reizes zīmējusi par to, ka man ir slinkums. Un šis slinkums man traucē realizēt vai iekustināt kādus notikumus, kuriem ir jāgatavojas. Jā, slinkums. Un es apvelku šo slinkumu, ierobežoju figūrā slinkumu un nopaļoju. Es nopaļoju šos mazos krustojumus, un tātad es viņu esmu pieķērusi. Kā mēs zinām, tad arī visās dabas praksēs ir tā, ka mēs visu varam nosaukt vārdā. Un ja kāds ir nosaukts vārdā, viņš tiek atklāts. Kas mums te šķiet? Jā. Arī tautas dziesmās ir, jā, ko man var velns darīt, ko manam augumam es vēlnam vārdu zinu. Tātad tajā mirklī, ja mēs nosaucam slinkumu, pie manā gadījumā slinkumu vārdā, viņš ir pieķerts, un šobrīd viņš tiek ar nopaļošanas, ar nopaļošanu izdziedināts. Jā. Tā tad es esmu pieķērusi savu slinkumu un viņu pārvērtusi skaistā apaļā figūrā. Tad man nāk vārds uzņēmība. Un uzņēmība būs vēl viena figūra. Fiziskais spēks, fiziskā enerģija, tā arī ir vienkārši kustība. Varbūt, ja jums tēma veselība, tad šeit jūs varat aktivizēt visus procesus, kas ir saistīti ar kustību, ar elpošanu, ar vingrošanu, dedzināt, es nezinu,
dedzināt liekās kalorijas vai tieši pretēji stiprināt muskuļus. Un man ir tāda pavisam liela figūra, un tā ir pārliecība. Pārliecība, jo es tāpat tā zinu, ka neviens cits manā vietā to nedarīs, ja es pati nedarīšu. Visi man labi bija, ja es pati laba biju, ja. Tad mēs veidojam šeit figūras un apaļojam visu, kas notiek viņas iekšpusē. Pēc nodarbības, par cik mēs diezgan ātri darbojamies šobrīd, jūs noteikti varat noapaļot visu. Jums būs tāds tā kā skaists rāmītis, ja? Ka mēs it kā tādu gleznu beigās būsim uzzīmējuši. Fotorāmītī skaistā. Un noapaļojot visu, kas jums liksies, nevis liksies, bet kas ir apaļojams. Bet šobrīd mēs apaļojam galvenokārt to, ko jūs atrodat šajās te figūrās. Uzsākt kaut ko no jauna ir visgrūtāk, jo mēs esam vienkārši pēc dabas tādi kontrolējoši cilvēki, un es jau nevaru to, ko tad man jau šitas, es jau nevaru tāpēc, ka man jau tas, ja, tā man gadi pa daudz, tā pa maz, tā man zināšanas pa daudz, pa maz, es jau nevaru, es šito nēdu, un tāpēc es uz to restorānu neiešu. Tur varbūt tieši tas džeks būs priekšā, ko vajag satikt, kas beigās kļūst par mūžu mīlu. Ja? Un, jā, tā ir arī seksualitāte, starp citu. Un es kāpēc man pievilkās viena figūra. Jā, šī ir arī seksualitāte, arī šarms šeit ir kaisla. Šeit ir visa tā enerģija, ar kuru mēs spridzinam, ja? Šarmējam pasauli, iekarojam savu vietu būt. Vietu, vai tā būtu jebkura sfēra, ja? Vai ja tās ir attiecība tēma, tad vēl jo vairāk. Šeit ir vieta daudzām figūrām. Šeit man tāda tukšāka vieta kaut kāda parādās. Un tad, kad es eju ar līnijas palīdzību apaļojot, man vienkārši uzreiz nāk tēmas, un man tāda jaunums. Jā, jauno, pieņemt jauniem. Nezinu, vai jauno pieņemt vispār ir stāsts par uguni, bet visticamāk jā. Un arī šeit es nopaļošu un piepaļošu un fū. Jā, man pilnīgi vajag deg. Cik Pagaidīšu kādu krustiņu, kad mēs varētu doties tālāk. Krustiņu vai īkšķīti vai kādu citu zīmi, ka kāds vēl bez manis ir pabeidzis. Aha, Ligita. Ligita. Un kāds? Un mēs varēsim doties. Anita. Parši. Pirmie 4, pirmie krustiņi, un tad iesim tālāk. Un šeit apakšā tā ir tā vīrišķā daļa. Tad, ja mēs esam plus mīnus tikuši galā ar to komunikācijas problēmu, tad mēs esam savākuši enerģiju. Un tad mums ir jāizkustās, tā ir tāda viena no lielākajām ķezām, izkustēties no vecās sistēmas, no vecajām programmām, tātad zemes stihija, ja? Tātad, vai man pietiks nauda, vai man tur es pietiekami, vai man būs normāls atbalsts, kā tur būs, vai man tur nebūs augsti, vai man būs tur, kur sēdēt. Iziešana no komforta zonas, jo šajā te telpā dzīvo komforts, mans komforts, kurā
Jā, es taču gribu iziet no sava burbuļa, bet tajā pašā laikā man ir bail runāt angliski un vēl tur kaut kādas un lalalala. Un man pilnīgi ļoti norusina šis tas stūris, jo man pilnīgi izbasījis ir šis manā gadījumā šī te mana komforta zona, kurā es esmu, jūtos komfortabli. Un mēs atkal darām tā, kad sākam atkal kādu līniju apaļot, apaļot un meklēt, kur mums veidojas. Un šeit man veidojās viena, un tas ir šis te mans komforta aplis. Ja? Tātad man ir daudz vienkāršāk pajautāt kādai jau tuvam kolēģim vai kādam draugam vai paziņam, nekā uzrunāt pilnīgi svešu cilvēku, lai gan es zinu, ka viņš ir foršs cilvēks, bet es esmu kautrīga savā būtībā, un man neiet viegli. Tātad tā ir komforta zona. Ja man ir jāiziet no tās, tad man tur nesanāk nevisai. Un es apaļoju visu šeit. Šeit būs arī materiālās lietas, ja? Tātad es jau sen tur gribēju sākt mācīties to un to, bet man pietrūkst kaut kādas nav, nu, materiālās lietas. Atbalsts, ģimenes atbalsts, ja? Tad es jau varētu, bet man mazi bērni. Jā, ja jau man būtu māja laukos, tad es varētu tur kļūt par pirtnieku vai vēl kā savādāk. Tātad visas tādas materiālās lietas, viss, kas ir saistīts ar materiālo pasauli, tas būs šeit, šajā te mazajā stūrītī. Jā, man augsti palika. Ja pie zemes man dega vaigi un likās, ka ir karsti, tad šeit man sāka, un arī jūs vērojat savas sajūtas. Jā, šeit man vēl kāda figūra, un tā figūra. Pašreiz nezinu, ko viņa man nozīmē, bet es apaļošu iekšpusē un vērošu, ko man viņa te saka, kas te ir pa neironu savienojumiem, kas manī trauc, man kaut kas tā mugurā. Vieglums, un man šeit prasās vārds vieglums, it kā vieglums būtu no gaisa stihijas, bet tajā pašā laikā, jā, vieglums var būt fiziskais vieglums, es pat ierakstīšu vieglums. Tieši tālāk, uzreiz pie viegluma. Jā, te ir stāsts par un arī veselība. Tātad fiziskā veselība, fiziskais spēks bija šeit pie uguns, bet veselība būs šeit. Tātad justies veselumā, un svarīgākā tēma šeit ir sazemējums, jo viss vairāk šobrīd trūkst. Mums ir ļoti daudz, mēs tur pa komunikācija un virtuālā vide un garīgās prakses un visādas tādas superīgās lietas, bet mēs tik ļoti aizmirstam par to, ka mēs esam fiziskas būtnes, mums ir pašiem savs augums, un šis augums ir pilnīgā sakabē ar zemi, un līdz ar to mums ir jābūt šeit uz zemes. Tas sazemējums ir šobrīd, lai mūsu vējš, informatīvais vējš nevar aizpūst un vēl visādi savādāk. Jā, šeit šī sazemējuma sajūta, lai nevar izsist tevi no mērķiem, no sajūtām. Jā, un materiālā pasaule. Tā noteikti vienmēr ir klātesoša, jo bez piecīša. Vispār tagad ārā bez piecīša nevar iet, jo dzeg uz kūku. Un tā tad visu laiku jābūt ir naudai kabatā. Arī ejot, jā, peldēties. Man dzeg uz aizkūkoja, man bija rokās pilns rokas ar klēpes ar ievām. Ja man tādi kā viļņi un
ūdens veidojās un ir prātā, kā to izveidot par figūru. Ja man tādi kā viļņi un ūdens veidojās. Figūras, jebkurā gadījumā viņam vajadzētu kaut vai maziņš līkumiņš, ja tev kaut kur veidojas līkumiņš, to līkumiņu tu vari pabeigt kā figūru. Mm. Ja ir tādi kā viļņi šādi, tad vienalga šeit kaut kur ir kaut kāds aplīts, kur tu vari pabeigt viņu šādi. Un tad nopaļot. Ceru, ka atbildēju. Vai. Mhm. Jā, tā tad nu, mēs esam nokļuvuši pie zemes stihijas. Tā tad komforta zona, materiālā bailes par to, kad pietrūks, bailes to, kad, piemēram, tā gribās iet projām no darba, bet kā tad es varēšu, kā es varēšu iztikt vai vēl kā savādāk, ja es pārvākšos uz laukiem dzīvot, kā tad es tur tikšu vēl kaut kur. Tādas robežas, ko mēs paši esam ielikuši, ieklājuši. Mhm. Atkal gaidīšu kādus krustiņus, krustiņus, īkšķīšus, kad mēs vismaz kāds man saka, kad ir arī ticis galā ar saviem kompleksiem. Starp citu, kompleksi arī šeit ir, jā. Viens plusiņš jau ir. Pagaidīšu vēl kādus. Vēl viens plusiņš. 5. Mazvērtības kompleksi, sevis ierobežošana, ja es nekad nevilkšu tādu un tādu apģērbu, staigāšu tikai melnā vai vēl tur kaut kādu, ka jūs pamanat sevī kaut kādas šīs te sevis ierobežošanas šķēles, tad tas viss ir šeit, šajā te, mēs vienkārši neatļaujam sev redzēt plašāk. Mhm. Jā, man šeit paliek augsti. Interesanti. Tā tad nāk, droši vien mainās kāda enerģija. Gaidīšu jā vēl plusiņus, vai krustiņus, vai ķeksīšus, vai kā savādāk. Jūs cik pat augsti. Un jā, droši vien 4 krustiņi. Jā. Jā, arī saka zemi grūti iet. Jā, man arī zemi šobrīd ir visgrūtāk, jo, nu jā, man arī ir tās, man šeit telpas aptrūkās, spiež. Daiga, jā, tad, protams, ieelpot, iztaisnot muguru, ieelpot dziļāk tā, ka līdz, varbūt ir kāds ūdens, ko padzerties. Jā, varētu būt. Galvenais ir iztaisnot muguru un vēl izkustināt pirkstiņus. Jā, šitās arī vēt rokas, sakustināt un iesim tālāk pie ūdens, kas nav daudz vietas. Sievišķās stihijas vispār ir tādas pagrūtākas, jā. Jo tas viss notiek dziļāk un plašāk. Nu, lūk, un tad mums ir paliek 4. stūrītis, un šeit tā ir. Šeit dzīvo visas emocijas, atmiņas, bērnības traumas, visa veida bailes un visas destruktīvās emocijas un pozitīvās un negatīvās un visi tādas senču programmas un sistēmas un kas mums tur tikai nav. Un ak, Dievs, cik man te daudz, un es esmu pati ūdens stihija, tad līdz ar to man ļoti tā, ka pilnīgi. Jā, tā tad emocijas, atmiņas, atklāsmes un visas tās vecās lietas, un atkal mēs kaut kur sākam apaļot.
Pilnīgi tā, kad liekas, kad figūra gribās būt lielākai. Um, Iezīmēšu pat bišķīt durvīs iekšā, emocijas iet pāri. Uh, Minstināšanās man pie tām svētajām durvīm ir tāda, kad jau asaras līst jau. Jā, tātad tās ir neizraudātās asaras, neizstāstītās emocijas, varbūt pat neapzinātās emocijas, kuras mēs tik tiešām krājam, kā bērnības traumas, kā iepriekšējo dzīvju stāsti, ja jums ir kaut kas par attiecībām vai par veselību vai par, es nezinu, kaut kādu tādu lielu soļu spēršanu, ja. Varbūt kāds tagad ir diezgan pacēlies šis jautājums par šķiršanos, ja, kad izbeigt kaut kādas attiecības, kas varbūt ir savu nokalpojušas, ja, kur viens otram jau jūs kļūstat par apgrūtinājumu. Un, jā, brīvības dziļums. Šeit ir pārāk dziļi, ja mēs pārāk dziļi skatāmies uz lietām, vai tam citam arī tikpat dziļi. Mēs par tādām globālām lietām citreiz var satraukties. Jā, kāds cilvēks var satraukties par tādām tēmām, kurās viņš nevar neko mainīt. Ja? Ir ļoti daudz tādas lietas. Un, jā, tā tad bailes, emocijas. Man šeit ir visas emocijas, un šeit ir arī dažādas, kā jūs zinat, pašlāsts ir viens no tādiem interesantākiem veidiem, kur mēs paši esam sev, tas nebūs tāds latvisks vārds, iedolbījuši, iecirtuši, ja, kad jā, nu kas tad man jau šitā nē, un vēl kā savādāk, tāda pašsuģistija, ja, teiksim tā. Un tad, jā, visas šīs lietas arī ir šeit. Psiholoģiskās visādas būšanas. Un arī šeit man pilnīgi sāk miguloties. Jā, ļoti kaut kā rezonē tieši šīs te sievišķā daļa, tā neredzamā, mistiskā daļa. Šeit ir arī visa mistiskā daļa. Ja jūs zinat, ka kā aizvainojumi, jā, aizvainojums varētu būt viens no tiem no tādiem galvenajiem āķīšiem, kas var citreiz traucēt. Es vienreiz jau viņam paprasīju, viņš man toreiz ne tā paskatījās, ne tā pateica. Otrais jau no es neiešu klauvēt tagad pie tām durvīm un piedāvāt vai jautāt. Ja, vai vienreiz es pateicu, otrais jau es neatkārtošu. Un visas šīs te aizvainojumi, ko mēs turam iekšā, vai tie pašdialogi. Šeit ir arī tie dialogi, jā. Šeit es arī atradīšu šos te dialogus. Tie ir tie dialogi, kur mēs paši izdomājam, kā tur varētu būt, kā tas cilvēks reaģēs, vai kā tur varētu notikt. Un mēs paši izdomājam, tā ir ilūzija. Arī ilūzijas šeit ir. Jā, tas viss šeit šajā stūrītī. Pilnīgi drabuls iet natās virsū. Jā, interesanti. Ļoti dinamiski ceļās šīs te sajūtas. Un arī šeit man bija tādas es vienkārši vēroju, un jūs varbūt paskatāties arī uz saviem zīmējumiem. Ja man sākumā bija tādas mazas figūras, tad man viņas arvien lielākas, un šeit jau vispār ir tā, ka viss pilns un jā, tieši tik daudz ir visādi šķēršļi, kas man traucē vienkārši brīvi ieiet šajā te vasaras pasaulē, kurā pa lielam jau es visu zinu. Ja? Nu, daudz, tur ir pāris notikumi tādi, kuros es nekad vēl neesmu bijusi. Bet pārējie visi jau ir pierasta lieta, citi. Tas pats laikrats ir tikpat jauns vai vecs kā neirografika. Vienlaicīgi ir, principā, viņa idejas ir vienlaicīgi radušās. Arī aprīļa mēnesī laikrats piedzima.
kā, kā festivāls. Un līdz ar to mums ir daudz kas kopējs ar maniem dzīves pasākumiem kopā ar neirografiku varbūt. Vērojiet, kā jums klājas, kā jums ir ar to, ar vienu stihiju, otru stihiju, kā ir ar enerģiju, kā ir ar stabilitāti, ja, vai šo te materiālo pasauli, kā ir ar emocionālo pasauli, kā ir ar komunikāciju. Mhm. Un redz, te ir vienkārši apkārt ap mūsu durvīm ir sastājušies garu gari. Un emocijas, un viss visādas. Un tieši tāpēc, un tagad jūs varat pilnīgi skaisti ieraudzīt, tieši kāpēc iet tā, kā iet. Ja? Kāpēc man ir tik grūti spērt šo te soli, un kāpēc tāpēc, kad apskaties, cik daudz apkārt ap to visu ir tā darīšana. Atkal gaidīšu kādus krustiņus, plusiņus, īkšķīšus, kad ir ar ūdens stihiju, ar to emociju pasauli, vismaz uz brītiņu esam tikuši galā. Pilnīgi noraib galva. Cik man tādi interesanti. Mhm. Gaidīšu kādu jūsu reakciju. Mhm. Nāca Ligita, paldies. Jā, vēl kādu pagaidīsim bišķi. Jā, jūs noteikti varēsiet, pilnīgi absolūti nevajag satraukties, jo jūs noteikti varēsiet um, nopaļot, izapaļot mierīgā garā, pēc tam ilgi un dikti zīmējot, un Anita Rīta arī paldies, un tad jau lēnā garā mēs turpināsim atkal virzību pie tām durvīm. Un tad, kad ir visas šīs te ap durvīm, visi nu ir sastājušies mūsu atbalstītāji, tad mēs veidosim, ļausim ļoti apzināti, lēni vēlreiz iziesim cauri šai te līnijai, tātad atjaunosim informāciju par šīm te durvīm, aktivizējot, un varbūt viņas jau kļūst ar tādiem nopaļotākiem stūriem. Šīs te durvis neirograficējot vairāk, vismaz kādas 3 reizītes, aktivizēsim šos te durvju aili, taisstūra aili, un varbūt viņš kļūst maigāki, tie stūri kļūst apaļāki, tātad pielaidīgāks, un šīs durvis ir gatavas vērties. Un tajā mirklī, kad tu jūti, ka tu kādu gabaliņu esi gājis, tad it kā lauka līnija, kas sāksim viņu no augšas, no kur mēs no pirmā kvadranta stūrīša, kur mēs gājām, tātad šeit ir mana komunikācija, te ir manas spējas komunicēt, saprast, ko es domāju, te ir manas jaunās idejas. Un es tagad ņēmu lauka līniju ar lauka līnijas palīdzību. Ja? Tā tad līnija iet tur, kur mēs viņu negaidām redzēt. Un mēs tagad atveram šīs durvis, ienāciet. Un šī te mana līnija sāk runāt. Jā, es esmu gatava ienest savos vasaras pasākumos, runāt skaidri, saprast, un līnija iet tur, kur mēs viņu negaidām redzēt. Ļoti lēni, apzināti, un ļaujiet tā, ka jūs pilnīgi izbaudiet, kā tā līnija ienāk.
Jā, es pilnīgi savādāk runāju šoreiz, tad, kad es ienāku ar savu jauno līniju, atstrādāju tās malas. Enerģija. Es ņemu stūrīti es ņemu no apakšējās malas, te kaut kur no kaut kāda stūra, kur nu es jūtu, un es zinu, ka man ir dzidra, skaista enerģija. Es te varu iet tā kā deviņi pērkoni un, un jā, man nav nekādas bez slinkuma, bez drosmīgi, pārliecinoši. Es seju un daru un radu, un man sailējās kopā ar manu vēju, ar manu ar vieglumu, un atkal neirografiskā līnija ir tur, kur mēs viņu negaidām redzēt, un tādu apzinātu, es apzināti eju un priecājos, cik viegli un ātri man atrisinās visas situācijas. Jā. Un tāpat arī no zemes. Man ir pietiekami resursi, lai es varētu visur nokļūt. Un es atkal lauka līnijas palīdzību ceļu ārā no šīs stūra līniju un vēru durvis, eju iekšā un skaidri zinu, ka man ir pietiekami daudz un pietiekami vajadzības, un man ir pietiekami atbalsts, un man ir viss, man ir kārtībā, es zinu, esmu pārliecināta, droša un stabili stāvu uz savām kājām. Un es veidoju atkal neirografisku līniju no šī apakšējā stūra. Un tāpat es daru arī no ūdens stihijas daļas. Tātad šeit ir manas emocijas. Jo tajā mirklī, kad ir ideja, tajā mirklī, kad ir enerģija, ja nav emocijas, tad viss tas aiziet kaķim zem astes. Tāpēc es ielieku šajā visā stāstā savas emocijas, savu dziļumu, savas senās zināšanas un jaunās intuitīvi iegūtās. Es apzināti velku šīs te līnijas šeit centrā, šajās te durvīs, un nu tu stāvi absolūti no visām četrām pusēm atbalstīts. Tu ieraugi sevi šajās te durvīs, kas manā gadījumā saucās mani vasaras pasākumi. Tātad mēs no katra stūra vismaz vienu. Jūs, protams, varat vairākas, ja jūs vēlaties, ja jums bija tāda, man pilnīgi pietiekoši. Es jūtu, kad šis te resurs, kad šis te resurs ir, un svarīgi, kad tāda, nu, veidojās kompozīcija iekšējā telpā. Un tad, nu, kaut kur šeit, šajā centrālajā daļā atrodam figūru es. Figūru S, kas būs arī fiksācija, un mēģinam atrast viņu pietiekami pamanāmu, pietiekami lielu, vai kā apli, vai kāda savādāka apaļa figūra. Es ieteiktu vairāk apaļas figūras izmantot, un tā būs gala rezultātā mūsu fiksācija. Es šajās durvīs esmu ienākusi. Es esmu ienākusi no savām visām četrām debesu pusēm. Es esmu atbrīvojusi sev, atstājusi aiz durvīm gan savas bailes, gan savu slinkumu, gan savu tur, vai man pietiks līdzekļi. Visu es atstājusi, un durvīs mani pasākumi. Esmu viens, tad paņemšu pilnīgi jaunu marķieri. Man tā gribās, lai tad, nu, galīgi esmu pavisam jaunu. Jaunā, skaistā veidolā. Veidojam tātad šeit centrā figūru, kas gala rezultātā būs fiksācija. Fiksācija. Un mēģiniet padarīt šo figūru tik skaistu,
cik vien jums izdodas. Un, protams, noapaļojot un papildinot šo te iekšējo telpu, šo te, lai jūs pietiekami skaista, pietiekami šarmanta, pietiekami droša. Es stāvu šajās durvīs, tā figūra saucās es. Es, un durvju nosaukums tā tad bija katram sava tēma. Es šajā tēmā pati skaistākā šobrīd, ja? Tātad ļaujiet ar neirografiskajām līnijām palīdzēt sev radīt viskaistāko tēlu. Un kā jau fiksācijai svarīgi visu noapaļot. Noapaļot iekšpusē, ārpusē un iekļaut fonā. Tātad fonam pēc loģikas vajadzētu būt diezgan piesātinātam jau, jo mēs no fona ienācām šajās durvīs. Mēs parasti figūras otrādāk, ja mums ir kompozīcija, un no kompozīcijas mēs ejam fonā. Tad šoreiz mēs no fona ienācām kompozīcijā. Vai kā lai pasaka, centrā. Ja, tad es no savas ārējās pasaules ienācu iekšējā. Ienācu pa tām durvīm iekšā. Un lūk, kad šī te figūra ir atrasta, tad mēs varam ļaut sev atdzīvināt. Atdzīvināt šo te jauno stāstu vai šo te mūsu ienākšanu tēmā. Tad nu izvēlieties krāsas, kas būs pašas skaistākās, ar kādām jūs vēlaties ienākt pa šīm te durvīm. Pēc sajūtām jūs pat varat pajust, kā jūs gribat. Var gadīties, ka jūs nemaz negribat šo te ārējo daļu, kas ir šīs te ārpusītē, krāsot. Arī tā jūs varat darīt, jo tas bija tas melnais darbs. Tā kā tas pēc sajūtām. Bet to, kas notiek durvīs, to gan ļaujiet izkrāsot sev vis tādās krāšņākajās krāsās. Mans šī gada pārsteigums ir tas, ka varbūt tie, kas ar mani kopā zīmē, bieži es stāstījis, ka dzeltenā krāsa skorpioniem ir tā dziedinošā krāsa, tad visbeidzot man ir dzeltenas krāsas apģērbs, ko es esmu entos gadus mēģinājusi sev radīt, un man nekādīgi nav izdevies. Un tad tagad man ir daudz dzeltenas krāsas apģērbi, un redz, man arī dzeltena krāsa šobrīd kā tāda priorā ienāk zīmējumā. Kā jau es teicu, tad, ja jums ir sajūta, jūs varat pat ārējo šo te
ārējo daļu pat neiekļaut krāsu neatdzīvināt, ja jūs vēlaties. Man te tā pa pusē, man negribās, man tieši gribās šo te centru atstāt tādu ļoti krāsainu, un tās ārējais, lai tas man kā rāmītis arī ir kā tāda aizsardzība. Es pat, jā, man pat tāda sajūta veidojās kā tāda aizsardzības valnis, kā tie rožu visādiem skaistumiem izdekorētie fotorāmīšiem. Protams, atcerieties, ka balta krāsa arī ir krāsa. Un viss, protams, obligāti nav jāizkrāso. Jūs noteikti varat papildināt vēl ar līnijām, ja jums liekas, ka pietiek vai kaut kā pa maz. Varbūt lielākas un mazākas šīs līnijas šeit pievienot. Mhm. Vērojiet, kādas jums veidojās sajūtas, kad jūs pievienojat krāsu, kad jūs esat spēruši to varano soli, pieklavējuši, un jums ir teikuši, ienāciet, un viss, un tev ir jānāk, un cik tu krāšņa. Tad šobrīd šīs te krāsas arī būs tās, kas runā, jo dvēsele runā caur krāsām. Tāpēc arī caur krāsām ir vieglāk izstāstīt par to, kā tu jūties šobrīd, kā tev patīk vai tev kaut kas nepatīk. Mhm. Jā, man gribas arī to vasaru, tomēr, lai ir silts laiks, jo vasarā tomēr ir tik ļoti labi, kad ir saulīte un es šo te, protams, auglībai lietupiņu arī vajag, bet vasara tomēr vajadzīga vasarā. Vasarai vasara. Un man šī sarkanā krāsa, lai ir kā lai vasara ir kā svētki. Svētki un daudziem no mums vasara ir lielākais darba laiks, ja, kad ir visādi festivāli, visādi notikumi, visādas tikšanās, ceļojumi. Man atvaļinājums ir ziemā, tad līdz ar to vasara priekš manis ir tāds lielākais darba. Jā. Jā, ir figūras, ko es ļoti vēlos izkrāsot arī šajā te bilžu rāmītī. Man sāk taisnoties mugura. Man tā gribās izslieties tādai taisnākai, tādai pārliecinošākai. Un šīs te krāsas, krāsa būšana, viņa kaut kā mani mobilizē. Jā, man gribas vēl vairāk līnijas. Man gribās tajā fiksācijas figūrā vairāk līnijas, lai tomēr vairāk piesaistītu enerģiju.
lai es tāda enerģiskāka, lai man pietiek visam spēka, lai man pietiek radošuma. Šeit veidojās kaut kāda figūra, ko es nevaru savu, kā jūs zinat, ja kaut ko ļoti gribās, tad nevar sev liekt, ja? Un man te ļoti kaut kā šitien tajā komunikācijā ievilkās viena figūra. Un nezinu, ko man tas tā nozīmē, bet nu man tā ļoti gribās, un es viņu te arī tādu savienosies, viņa tāda. Es vairs neatceros, kas man šie bija, ka būs jāskatās ierakstā. Mhm. Jā, es vēroju tādu mobilizāciju. Tavu daļu krāsu prasās šeit. Zaļumu prasās, jā, manā šajā tēmā. Vasaras pasākumu prasās zaļu krāsu. Un zaļš, lai man viņš nāk. Tie ir mani mīļie augi, tā ir mana pasaule, kurā es rodu mieru, stabilitāti. Jā, nu, man būtu apmēram tā. Tagad es tik saprotu, ka man ir tik raibi, ka man gribas fiksācijas figūru radīt daudz biezākās. Biezāku, tādu pamatīgāku. Un es arī saprotu to, ka tajā mirklī, kad es pievienoju krāsas, kad es arī kļūstu redzamāka, ja, tāda pārliecinošāka, drošāka, skaistāka. Vai vēl kā savādāk, man prasās šo te pastiprināt, vēl pastiprināt fiksācijas figūru. Un lauka līnijas, ja mēs atceramies, viņas nāca no visām šīm te 4 pusēm. Bet, ja jums ļoti vēl vēlaties stilizācijas procesā, jūs varat pastiprināt šīs te līnijas, tātad lauka līnijas, vēlreiz pastiprināt stiprāk, pārliecinošāk. Ja jums ir tiešām vajadzīga arī jūs pēc sajūtām, ja? Tātad jūs pēc sajūtām liekas, ka vajag vēl lielāku šo te dieviņa palīdzību, ja, vai sazemējumu ar kopējo plūsmu. Jā, redz, tad, kad es ielieku arī šīs te figūras, nevis figūras, bet līnijas, lauku līnijas vēl stingrāk, jā, man šis zīmējums sāk patikt vēl labāk. Vēl labāk, vēl pārliecinošāk. Jā, tā tad man ir šādi. Man tagad atkal ir izlīdinājies gan karstums, gan augstums, gan visas citas sajūtas. Protams, es vēl pēc ko vakara pusē ejot gulēt, noteikti vēl vairāk un nopaļošu, iziešu, padarīšu daudz
daudz krāsaināku vai stingrāk. Pabeigšu tātad stilizācijas punktu, kad mēs visu ar visu savienojam, visu ar visu sakļaujam vienā skaistā stāstā, kad es uz šo zīmējumu paskatos un mani vasaras pasākumi, un es savos vasaras pasākumos esmu vienkārši vienreizēja. Tātad, kādas no jums tās atslēgas vārdi nāks prātā? Var gadīties, ka jums tās durvis vai tas taisnstūris sanāca tāds šķībāks. Jūs viņu, piemēram, varat labot arī. Tātad varbūt jums šajā brīdī šī te figūra gribas veidot viņu nedaudz izlīdzināt, ja? Par cik mēs viņu tomēr zīmējam ar brīvu roku. Lūk, kā jums klājas? Vai es zinu, ka noteikti ar krāsām jūs vēl gribēsiet daudz piestrādāt un padarīt šo zīmējumu līdz wow stāvoklim, bet varbūt ir tā, ka ir šī te vidējā figūra ieapaļota, iefiksēta, un varbūt ir kādas interesantas atklāsmes, kas jums rodās šajā zīmēšanas procesā, un jā, varbūt ir kāds krustiņš, kas arī ir tik tālu tikuši kā es. Tad, jā, gaidīšu kādu krustiņu. Mēs diezgan dinamiski darbojoties, bet man patīk šī dinamika, kad mēs nepaspējam aizplūst tur, kur nevajag plūst. Ja mēs kustamies, mēs izējam ārpus savas komforta zonas, un šī iziešana ārpus komforta zonas ļoti labi palīdz pēc tam pārliecinošāk virzīties arī uz to mērķi. Nu, vismaz man tā liekas, un es pie tā pieturos. Jā, man gribas daudz stiprāk un daudz vairāk līnijas šajā te fiksācijas figūrā es, kas bija, jā, tā tad es figūrā vai fiksācijā, pastiprināt viņas vairāk ar šīm te līnijām, izjustāk, dziļāk, varbūt atklāt savas tās šķautnes, kuras varbūt biju kaut kā aiz slinkuma vai aiz kādiem kompleksiem, ja, turējusi, un tagad es viņas varu palaist ārpus un plašākas par šīs te robežas pavērt sev pašai. Tā. Vai tur ekrāna otrās pusēs vēl kāds ir? Jā, es zinu, ka šis stilizācijas process būs katram savā ritmā un savā ātrumā, tāpēc varbūt daudz jākrāso. Jā, jā, jā.
Jo šeit ir, ja jūs gribēsiet smalki izkrāsot arī ārējo daļu, tad, protams, tas aizņems daudz laika. Un, lai es arī neiespaidot ar to savu runāšanu, mēs katrs varēsim, Inga saka, ļoti aizraujoši, jā. Tātad, kā jau es teicu, mēs varēsim turpināt, pabeigt šos te darbiņus, un es domāju, ka tiešraides, kā mums viņi saucās, tajā neirografikas dienas tiešraides lapā es varētu uztaisīt albumu, un mēs varētu tur pēc tam savus darbiņus arī ievietot, lai mēs varam, nu, paskatīties, cik kādas kuram ir tās durvis, ja, kā viņas ir vērušās vaļā, padalīties ar saviem darbiem, ja kādam būs vēlme. Bet tagad es lūkšu jūs uz maz mirklīt nolikt krāsojamos un uz 2 minūtītēm uzrakstīsim atkal atslēgas vārdus, lai mēs varētu nofiksēt, tā, lai mēs varētu priekš sevis nofiksēt, kādi atslēgas vārdi mums šobrīd nāks prātā, kad mēs esam aktivizējuši, pacēluši. Ja? Tas tā kā migla, tad, kad ir vakaros, kad vēsāks paliek un zeme jau ir sasilusi, ja šajos pavasara mirklī viņa ceļās tā migla, un tad mēs esam pacēluši visu to savu sasilušo, iekustināto enerģiju un pārvērtīsim viņus fiziskos vārdos, ko arī rakstam. Tātad es uzņēmu atkal 2 minūtītes laiku un rakstam atslēgas vārdu, kādi jums nāks prātā saistībā ar nu pat radītajo atvērtajām durvīm, ja? Un tad nu aiziet. Stop. Kā jums sanāca, cik jums atslēgas vērtiņi un varbūt kāda atšķirība un kāda sajūta? 32, man bija 27 pirms tam, tagad ir 32, jai 17, bet tev bija mazāk, jā, tagad sanāk, ka tev ir mazāk. Baiba 32, 3, 3, 3, 26. Nē, joprojām 17. Tu stabili pa zemes stihiju. Zemes stihija nemaina savus ieradumus vai. Jā, tad manā gadījumā ir 32, un man bija tā, ka man nāca tādi pārliecinoši tie vārdi, un pašās beigās man viss pārgāja uz tādu ģimeni, uz mīlestību, pilnīgi kaut ko citās
vispilnāk citā virzienā, un tāda ārkārtīga mīlestība pārņēma visu. Par 10 vairāk kā iepriekš, Daigai arī forši, mazāka, bet mierīgāki. Jā, nu skaisti. Man liekas, ka mums ir izdevies izkustināt šo te savu tēmu, un jā, vai kādam ir tā, kam nepatīk, galīgi nepatīk tas, ko viņš šobrīd ir uzradījis, vai ir iedzīts kādā hausā. 34 vairāk emociju vārdi, prieks par omulība. Omulība, nu redz, cik skaisti. Jā, uz maz mirkli es pārgriezīšos, nolauzu kameru tā, mums ir pārgriezīšos ar spēju. Tāda enerģija parādījās, kad nolauzu pat kameru. Ja? Es tur gaidu, man sekundīti. Tas tā, lai tagad neiznāk. Bilde pat ļoti patīk, saka Ligita. Jā, tas ir ļoti labi. Un es domāju, kad, ja noteikti, kad viņu pabeigs līdz galam un bez manas mūdēšanas fonā, bez manas runāšanas fonā jūs vairāk varēsiet iedziļināties tieši savās sajūtās un savā šajā te radīšanā. Ir svarīgi tas, kad tu esi iegājis ar šo te fiksācijas figūru vai ar figūru ja, šo te aplit šajās durvīs, un nu jau tu vari spīdēt, tu vari atļauties spīdēt tāds, kāds tu gribi tur būt, kāda tu gribi tur būt. Jā, nu, manī pašā personīgi ir tāda absolūta tāda, nu, iztaisnota mugura, un tagad es varu iet spridzināt, ja, pa sētu. Man ir tāda, jā, laba sajūta. Jā, varbūt kādam ir vēl kaut kas, kas interesants ir, par ko gribās padalīties. Visi cītīgi zīmē, tādas ļoti nopietnas sejas. Jā, nu vismaz Vineta pasmaidīšu, paldies. Jā. Nu, lūk, jā, ja neviens neko negrib tā labi teikt, tad varbūt es netraucēšu pabeigt, pabeigt šos te zīmējumus, pabeigt līdz galam, un jā, tātad mūsu Facebook grupā droši vien mēs varētu, nevis droši vien, bet es izveidošu albumu, kurā varbūt tad arī aicināšu, kas vēlās, var ielikt savus albumiņus, nevis albumiņus, bet bildes, lai mēs varētu papriecāties par savām, kādi mēs ienācām pa šīm durvīm, kur pieklovējot atvērās. Paldies, sen nebija zīmējis priecīgi par šo iespēju. Forša Ligita, ietrenēja, pakustināja uz brokas, vai ne? Anita, jā, fantastiski noderīgi. Jā, paldies, paldies. Inga saka, es saredzēju olu, un no tās kāds iznāk ar dārgumiem. Kāpēc? Tas taču ir tik fantastiski, vai ne? Jā, mīļš, paldies, un tad, nu, ienāciet un ieiesim savā ikdienā atkal ar jaunu kvalitāti. Un visiem tad, nu, daudz laimes neirografikas dzimšanas dienā. Jā, paldies visiem. Jā. Jau būs, vai nē, es no paša sākuma bišķi kavēju. Jā, būs, ieraksts būs, un viņš būs tātad visās iespējamās vietās visvieglāk viņu būs atrast. Tātad, ak, Dievs, ritiņi palīdzi. Latvijas neirografikas dienas tiešraides, ja, saucās mūsu grupa. Jā, laikam Latvijas neirografikas diena tiešsaistē. Jā, paldies. Grupa. Jā, tātad tur arī būs pieejams ieraksts. Nu, tad, kad viņš tātad rīt no rīta visticamāk, ja? Jā, Aiņ, paldies tev arī par šo vakaru un par visiem. Un tad, nu, lai forša, vakars forš un arī tiekamies atkal tad, kad tiekamies. Atā!